Labdien! Mans vārds ir Aivis Kakānis, esmu Industrija banka valdes priekšsēdētājs. Aizvadītajā gadā Industrija banka strādāja atzīstamiem finansiāliem rezultātiem. Mēs fokusējamies lielākoties uz kreditēšanas attīstību. Esam audzējuši mūsu kreditportfeli par 28% un plānojam to turpināt darīt arī šogad un nākamajā gadā. Mūsu mērķis ir audzēt bankas kreditportfeli dubultā, jeb divkāršoto 2 gadu laikā. Mēs esam ļoti intensīvi strādājuši pie bankas tālākas digitalizācijas. Mēs esam ieviesuši pakalpojumu, ka jebkurš klients var attālināt identificēties Industrija bankā un saņemt pakalpojumus. Līdz ar to mēs neesam limitēti tikai ar dažām filējām Latvijā. Tāpat mēs turpinam uzlabot mūsu klientu saskarsmes rīkus, jeb mobilo banku un internetu banku. Viens no lielajiem projektiem bija zibmaksājumu ieviešana. Ne visām bankām šie zibmaksājumi reāli strādāja 24/7 režīmā. Mēs esam lepni, ka mēs to paveicām 1 gada ietvaros. Mēs esam ieviesuši tā saucamo API, jeb maksājumu vārteju, kas nozīmē to, ka klienti jau var veikt maksājumus, saslēdzoties pa taisno saskarsmē ar banku, neizmantojot nekādas internetbankas vai mobilās bankas servisus. Mēs vēlamies augt. Mēs esam ļoti daudz ieguldījuši bankas attīstībā, bankas tehnoloģijās, cilvēkos. Noteikti esam lepni par to, ko esam spējuši sasniegt un plānojam to uzlabot arī nākotnē. Vēlos pateikties visiem mūsu darbiniekiem par pašaizliedzīgo un konstruktīvo darbu. Bez tā mēs šos rezultātus nebūtu spējuši sasniegt.